8. marts ir sieviešu diena. Šī te upīte, uz kuras mēs esam, tā ir Mazā Jugla. Principā līmenis jau ir nokavēts kaut kādu nedēļu, bet tur nebija varianti. Ja mēs parasti savus ceļojumus braucam marta beigās, aprīļa sākumā un pat aprīļa vidū, šogad pēc itkās relatīvi labas ziemas vienkārši ir plaukta nedēļa. Vienkārši vispār nekāda nokrišņa, bija silts un viss ir jau līmenis lejā. Mēs esam pie Ķēpens, mums bija doma sākt mazliet augstāk, tur pie Sauskāja dzirnavām, bet tur mēs mazliet tā kā noraustījāmies, aptuveni 113 km jānobrauc. Brauksim 3 dienas, tiekamies laivās. Savu startu esam pārlikuši gandrīz 5 km augstāk, kā bija paredzēts. Šoreiz nohaltūrējām un nesākām no sākuma, jo apstākļi to neļauj. Un starp citu, tas nebūtu maz tik vienkārši, jo daži uzskata, ka upe sākas šeit, šeit vai pat šeit. Sākotnējais mērķis bija nobraukt ļoti tuvu tam, lai varētu nosaukumā likt visa Mazā Jugla. Pasteidzoties, tas nenotiks, bet kopumā varam teikt, ka 100 upes kilometri, kas būtu 85% no upes kopējā garuma, tiks izpētīti un aprunāti. Sāksim pie Ķēpens aptuveni 100 metrus virs jūras līmeņa un dosimies rietumu virzienā uz Rīgu. Upe pazīstam kā strauji, bet braucam tikai palos. Pali strauji iet uz beigām, tāpēc skatīsimies, kas sanāks. Laigam dzīvē. Ūdens nav daudz, bet cerams, ka tik daudz būs. Ārēji kaut kādi -2 grādi, un visas 3 dienas principā tā arī sola, ka ap to 0 turēsies. Kas droši vien nozīmē, ka būs bieži jāmaina kameras baterijas un sals rokas visu laiku. Bet labi, pagaidām forši tīrs. Vismaz cik forši, ka sākumā ir tāds tīrs un nav baigi ar tiem kokiem jācīnās. Jo teikšu godīgi, tas ir pavasara pirmie īrieni ir tādi, diezgan patīs. Arī pirmais šķērslis klāt. Salīdzinoši pagaidām baigi veiksmīgi mums tiet. Nekāda vaina. Jugla aptuveni posmā, ko mēs braucam, viņi nokrītās pa kaut kādiem aptuveni 100 metriem. Tas nozīmē, ka tas vidējais būs aptuveni 1 metrs kritums uz kilometru. Bet tur tikai Lošupas ietekas, tur varētu būt tāds bišķiņ piņķers, būs mazliet jāpastaitās. Jāapiet krāsta riņķī. P32 tilts. Jugla sāk parādīt savu raksturību. Domā, pa to kreiso malu nevarēja uzlikt uz tā zara. Es pamēģināšu. Tas, ka upēs būs sakrituši koku un koku sagāzumu, ar to mēs rēķinamies vienmēr. Tas mums nav nekāds pārsteigums. Jautājums ir tikai, cik traki būs. Dažreiz augsts ūdens līmenis var apēst lielu daļu no kritušiem kokiem, bet šis laikam nebūs tas gadījums. Soldā dzīve ir beigusies. Zini kā, tu varbūt pārlēni pāri un tu pamēģinās purngalu pavilkt man no tās puses. Viens otram strādājam kā atbalsta dienestu pie šķēršļiem. Pie sarežģītākām vietām katrs izsakam savas versijas, kā šķēršļus labāk veicams, vai dažreiz, ka varbūt nav vērts mēģināt. Gadu laikā uz upes esam iemācījušies runāt vienā valodā. Pagaidām ir ļoti labi. Vismaz kamēr vēl krastos ir mājas, tikmēr šitā upe salīdzinoši izkopa. Mēs esam tikai kādas 3 reizes izkāpuši ārā. Protams, tas viss droši vien mainīsies, kad ieiesim mežā. Pagaidām var izbaudīt. Nav jau tā, ka ir absolūtā medus maiņa, bet pagaidām viss ir diezgan tīrs. Man piebraukt palīdzēt? Es domāju, ka būs labi. Ja tā nebūs? Tā būs savāda. Paliek arvien vairāk tie bebra aizsprostiņi. Cerams, nesāksies tūlīt jampadrats. Tilts lauksaimniecības tehnikai. Būsim 3 km nobraukuši aptuveni. Un visās, ka te tūlīt sāksies atkal kāpšana. No šejienes varētu sākties tā, ka būs tāds diezgan riebīgs posms. Kādam varbūt rodas jautājums, kā es zinu, ka priekšā gaidāms kokiem aizkrits posms, ja nekad neesmu te bijis. Es braucieniem gatavojoties bieži izmantoju infrasarkanās ortofoto kartes. Tajās vislabāk saskatīt upes tecējumu un tajā esošos šķēršļus. Kaut kur ir jāizskāt, kaut kur jāpaliek. Vairāk vai mazāk kustība notiek priekš. Straumīti tādi maziņi, bet visu laiku ir. Prasītos kaut kāds centimetrus 20 bišķi vairāk ūdens. Tad principā lielākajai daļai, kad mēs tur mocamies uz kokiem, mēs iet pāri stoķis.
Ik pa kaut kādiem metriem 200-300 visu laiku garās pa kaut kādam lielākam stūķītim, ko izbraukt nevar. Bet tā situācija ir ar tendenci uz slikto pusi. Traumi joprojām atbilst tādam aptuveni metra kritumam uz kilometru. Mazliet pietrūkst ūdens daudzumu, bet sandēļ piņķerējamies. Visās, ka paliek arvien vairāk un vairāk koku sagāzi un līdz Ošupei un mazliet pēc būs diezgan daudz. Esam pie Ošupas ietekas. Būsim 5 km nobraukuši šodien. Un te ūdens uzreiz stipri vairāk. Koki paliks mazliet vairāk kādu brīdi. Un kritums palielināsies. Aiz Ošupas ietekas uzreiz upē 2 reiz vairāk ūdens. Bet tie prieki pagaidām ir mazi. Jāsaka tā, šobrīd tā aina nav diezko patīkama, bet pie liela ūdens līmeņa šeit viss varētu izskatīties daudz rožaināk. Es, protams, nelieku savu naudu uz to, ka tādā gadījumā te varētu izslīdēt cauri sausām kājām, bet kā minimums puse no šķēršļiem vairs nesagādāt problēmas. Ļoti lēnām, bet iet uz priekšu. Visu laiku tiek kaut kā jāpacīnās, bet nav arī tik traki, ka nebūtu braucams. Es nezinu, tūlīt redzēsim. Kam nebūs. Esmu iesprūdis kokos tā, ka ne īsti ne uz priekšu, ne uz aizmuguri. Nu, tas sūdi pūļi. 5 reizes ātrāk būtu bijis izkāpt ārā un aizvilkt to laivu. Nu, šobrīd galīgi neiet tā, kā vajadzētu. Nu, jau aiziet tusiņš pa 50 metriem. Bet tas bija kā paredzams, tas mums nav nekāds baigākais pārsteigums. Nu, gan tā situācija paliek bišķi kaitinoša. Šitādi džungļi kaut kur jāvelk pa turieni. Esat redzējuši šitādi te bebra mākslas darbu. Un tas ir jāmāk. Tas ir tikai Juglas krastos. Pagaidām tā mūsu kustība ir apmēram kaut kādi 2 līdz 3 km stundā. Jā, šobrīd iet grūti, bet es zinu, ka uz priekšu paliks labāk. Tas ļauj saglabāt vēlmi kustēties uz priekšu. Juglai sāk parādīties tādi stāvāki krasti. Gudīgi sakot, mazliet izbrīna, bet kaut kādu, nu jau, es pat teiktu, gandrīz kilometru. Ir viss, nu, principā tīrs. Kaut kad drīz arī vajadzētu Juglai bišķiņ straujāk. Es, protams, tā gribētu, bet tik ātri tas nenotiks. Līdz tam vēl pamatīgs darbiņš jāiegulda. Problēma ir tā, ka nav kur ielaisties apakaļ upē, jo viss ir principā vertikāli. Stāvi krasti. Uzreiz pie tiem stāviem krastiem ir ļoti dziļš. Varētu būt, ka mēs esam kaut kādus 8 kilometrus nobraukuši. Viņi ir garlaicīgi. Krastos arī izņemot ar vienu mazu posmiņu, pārsimts metrus, tādi stāvāki krasti, kur bija, nu, tāds vizuālais baudījums bija. Pārējais tāds bišķi sāk vienmūdi palikt. Ir pienācis tas brīdis, kad no laivām praktiski vairs neizkāpjam. Jāsaka godīgi, es no mazās Juglas augsticis negaidīju pārāk daudz, bet plānojot braucienu, man likās, ka varētu būt interesantāk. Kādreiz šeit atgriezties noteikti nebūs mans paša labprātīgi izvēlēts mērķis. Nu, jāsaka tā, ka šit kā salīdzinoši airējams posms. Tīri no tāda viedokļa, ka salīdzinoši tīrs. Jā, ir jāizkāp dažreiz, bet viņš ir baigi garlaicīgais. Mēs jau sapriecājāmies, ka pa gabalu var dzirdēt kaut kādas krācītes, bet tas ir kārtējais masterpiece. Mēs ar Edgaru atradām plostu, un tas taču ir plosts. Te viss normāli varam uzlikt virsū šo te ēdamo, dzeramo un... Arvien biežāk apnesieni sanāk šādos apstākļos, kuros diezgan bieži var sadīdāt ekipējumu, sākot ar laivu tīkliņiem, beidzot ar apģērbu. Šeit es uzplēju vienu neoprēnu zābaku. Šobrīd mazajā Juglā viss krācītes, kas ir, tās ir tikai dēļ bebriem. Ir sācies tās nedaudz straujāk posmiņš, un straumīt arī labāk. Beidzot parādās sajūta, ka sāc baudīt upi, lai gan nekas ļoti baudāms vēl nav sācies. Bet šajā gadījumā tam ir salīdzinoša vērtība. Tuvojoties kalnu Gauriņu tiltam, ir bišķiņ labāk paliek. Gan upe pati tīrāk, gan tā straumīte ir mazliet lielāka. Nav tā, ka te beigais sekšanas ir, bet
Bet nu vismaz. Kaut kā tā interesi par to upi bišķi lielāk parādās. Baigi netipiski. Lēnu vācās kilometri. 4 stundās 14 kilometrus nobraukuši. 3 kilometrus stundā mēs kustam. Kaut gan pēdējais jau, principā pēdējos 2 kilometrus visi kārtībā normāli vairējās. Nav jākāp jārā. Tad, kad jau šķiet, ka viss ir labi. Kā vienmēr, ko līdz piemiņa tā sākās. Bet nekas traks. Pēc nākošā tilta dzīvē vajadzētu palikt saldākai, un līdz tam vairs nav tālu. Kalna Gauriņu tilts. Būsim nobraukuši 15 kilometrus. Nu, mums tas prasīja vairāk kā 4 stundas. Mums šodien ir jānobrauc vēl vismaz tikpat. Lieta tāda, ka mums 5 jāmet malā, jo 6 jau sāk tumšs palikt. Un kas tev deva? Lai gan izkāpšanas nav biežas kustības priekši gaužām gausa. Šitā mēs šodien tālu netiksim. Baigi zems, ne? Pēc tilta kādu laiciņu dabujam pačakarēties, bet vēlāk jau upi sāk palikt tīrāk. Neteiksim, ka pavisam, taču ar atrāvienu lielākā daļa šķēršļu veicam neizkāpjot no laivas. Baigi sāk meandrēt. Līkumi. Upe paliek labāk, straujāk, bet vēl ne tuvu par tādu, kāds dzirdēts nostāstos. Bija domājis, ka interesantā daļa būs jau daudz augstāk. Nāk samierināties ar to, kas ir. Un, ja godīgi, ir jau daudz labāk kā sākumā. Nu jau drīz būsim tuvu pie 20 kilometriem. Nu labi, 20, ne. 17 kilometrus nobraukuši. Kāda viņi bija sākumā, tieši tāda viņi arī tagad. Tas upes raksturs ir absolūti pilnīgi tāds pats. Izņemot tur kaut kādus dažus 100 metrus pie kaut kādām mājām, tik sakopts. Edgar, tu nedrīkst lamāties, tev filmē. Ja? Jā. Nu, nekā darīt. Ielikt spīti. Atkal sākās kišmungs. Oi, te ir lielais, ne? Edgar, līdz šim par upi. Braucam. Nav tik traki. Viss vēders pilns. Laižam tālāk. Šobrīd esam kaut kur starp Gauriņu un Diedziņu tiltu. Mums vēl kaut kāds brītiņš būs jābrauc līdz Diedziņu tiltam. Un tad jau tur jau sākās īstenībā jau lielākais kritums upē. Varbūt tu būs arī interesantāk. Šobrīd ir sācies posms, kas principā, man liekas, varētu būt, nu labi, varbūt tur pie paša Juglas ezera, ja? Bet ir viena no mazākajiem kritumiem. Tas traumas nekādas nav. Jau tuvāk Diedziņu tiltam, jā, straumīt atkal upē mazliet parādās. Nav liela, bet ir forši. Koks tāpat upē daudz, bet mēs kaut kādā brīnumainā veidā nekāpjam ārā. Paliek arvien labāk un labāk. Nu, ko es tev varu teikt? Krācas laižam. Šitās ir pirmās īstenībā tādas izskatās pēc akmeņu krācītēm. Nevis koka krācas. Mēs laivām tos dibenus strīķēsim pa akmeņiem. Jo, diemžēl, tas ūdens ir maz. Tā labāk pa šitādu laust laivu nekā pa kokiem. Aigas, kā filmē. Esam pie Diedziņu tilta. Tā, būsim mēs nobraukuši kaut kāds 19, nu, tuvu 20 kilometriem. Lai gan posms no Gauriņa līdz Diedziņu tiltam nebūtu uzskatāms par traģiski sliktu kopumā, līdz šim nobrauktais posms ir sliktākais visā maršruta garumā. Īsti neredzu normālu iemeslu, kādam ieteikt šeit laivot, ja nu vienīgi sākot no Gauriņa tilta. Labi, vot šito es saprotu. Un tā ir tāda jugla, kāda es biju iedomājies, ka viņai ir jābūt. Prieks, kur tu rodies, pēc gara stundu ložņāšanas pa kokiem un krūmiem, beidzot var izplest spārnus. Mazā jugla sāk ieņemt kaut kādu manā prātā iesakņojušos iedomu agregātu stāvokli par to, kādu es to biju iztēlojies pirms brauciena.
Aiz Diedziņa tilta vispār upe īstenībā ir ļoti pārvērtusies un tādā labā ziņā. Tiešām ir. Un upē krācis veidojās nevis dēļ kokiem, bet dēļ akmeņiem. Tik labi sajūta iedeva atgriezis spēkus. Neko neredzu, tikai pēc sajūtām. Tā, kad uztriecās, tad tu zini, ka nav labi. Šodien nesaulīt iespo saulēm, tāpēc saules brilles ir atrodams kaut kur dziļi mantās. Upe beidzot ir tik forša, ka nekādi negribās stāties, tērēt laiku un rakāties mantās, lai tās atrastu. Tas kopējais secinājums sāk veidoties par to, ka upe būtu braucama no Gauriņa tilta. Tas ir tā, ja ļoti gribās, bet no Diedziņa tilta es pat rekomendēju. Tas ir viena tilta augstāk kā Upespils tilts, zināms arī kā Kastrāns. No Upespils tilta sākas salīdzinoši sarežģīts posms priekš iesācējiem. Tāpēc sākt tiltu augstāk būtu pat rekomendējams. Pēc Diedziņa tilta upe lēnām paliek straujāk un sarežģītāk, kas ļauj aprast un saprast gan laivu, gan upes piedāvātos izaicinājumus. Upē parādās akmeņi, kas parasti ir laba zīme priekš sportiskā stila laivotājiem. Ļoti gribētos, lai līmenis būtu pa kādiem 20 līdz 30 centimetriem augstāks. Tad lielo akmeņu muguras vēl būtu ārā no ūdens, bet nebūtu jāstraucās par uzkāršanos akmeņainajās krācēs. Es gan biju domājis, ka mazā jugla ir laivojama vēl kādu laiku pēc amats laivojumā līmeņa pazušanas, taču pēc šī brīža tendencēm izskatās, ka uzreiz pēc amats var doties uz mazo juglu, bet, kad mazā jugla vairs nav braucama, var mēģināt noķert pēdējos līmeņus ogrē, brāžu krācēs. Es gan neņemtos apgalvot par visiem 100, jo varbūt tā ir tikai šī gada īpatnība. Zemākā līmenī tu nepabrauc. Tilts. Tātad mēs tagad šodien esam nobraukuši aptuveni 23 km. Mēs vienreiz šajā posmā izkāpām ārā. Pārējais vienkārši braucam, akmeņi, krācīts. Šies ir burtiski pats pēdējais brīdis vai arī jau kādas 2-3 dienas pa vēlu. Wow, te jau tagad nevar saprast, uz kurien jādodās. Šis ir tas, par ko iepriekš stāstīju. Pie lielāka līmeņa palaist iesācēju uzreiz šādā, tas var beigties pirmajos 200 metros. Priekšā ir vai nu bijis kaut kāds vecais tilts vai kaut kāds vecas dzirnavs. Un tur laikam ir liela krāca, bet tur nav īsti skaidrs, vai tas ir braucams vai ne. Izskatās, ka te kādreiz ir bijušas dzirnavas. Te bijusi turbīnas telpa, bet ja mēs runājam par to pašu dambi, tad viņš izskatās lūk šāds. Un man no šitiem te, teikšu godīgi, ir baila. Un es laikam tur nelīdīšu. Bet tur tālāk aiziet smuks, straumīgi, krācīts. Un tagad šitā ir upe ritīgi labā. Aiziet tālāk dzīvē, pēc ilgiem laikiem atkal brūns uzvilka. Upes krastos parādās pirmie dolomīta atsegumi, kas upes ainavu padara tikai krāšņāku. Esmu dzirdējis, ka te to esot, bet cik daudz un kāda nav ne jausmas. Izskatās, ka Edgars ir apstājies. Un šī ir varena sāpīga lieta. Vietās, kur vajadzētu būt dikti jautri, mēs tikai skrāpējam savas laivas, bet ne to nedabūjam izbaudīt to potenciālu, ka upe pie lielāka līmeņa mums būtu devusi. Parasti mēs trāpam ļoti labos līmeņos. Šoreiz nepaspējām. Tik tālu tikām. Tā ir skaidrs. Šitam tā arī būs. Neko citu nevar gaidīt. Bet spītējot tam, ka gandrīz nevienu krāts neizbraucam nepakasot laivas vēdriņu, šo posmi grēks neatzīt par labu. Un pie tam ļoti labi. Gan pēc traumas īpašībām un sarežģītības, gan apkārtējās ainavas. Tiesa gan pārāk bieži acis netiek pacelts dēļ daudziem akmeņiem upē. Tas ir stīkri pa mazu. Bet tā ir viena no labākajām problēmām, kas varētu piemeklēt laivotāju, kam patīk sportiskāka airēšana. Arvien biežāk krastos parādās mazas smilšakmens atsegumi, kas nereti vēl ziemas ietekmēti ir noklāti ar lāstekām un dažviet pat leduskritumiem. Es vispār neko neredzu.
šausmas. Visās priekšā tāda lielāka krāts. Un zinot, ka mums tās laivas ir tā tik vien ir, un vēl pretī saule spīd. Tad te var sanākt ļoti interesanti. Kā te tagad darīties? Es zinu, ko jūs šobrīd domājat. Nu tak paņemiet tās saulēnas beidzot un beidziet čīkstēt. Es jums piekrītu, mums tā vajadzētu izdarīt, bet šajā brīdī stāties un sākt meklēt brilles, nu come on. Man šoreiz paveicās. Beidzot esam smaidīgi kā rukš maija saulītē. Krācis, liela akmeņa tīrs no kokiem un atkal klints. Cerams, ka šāds režīms saglabāsies ilgāku laiku, proti krācis un klints. Lielās lāsteks uz tām atgādina, ka ziema vēl nesen elpoja pakausī. Viss pēc plāna, atkal esam krācēs. Ūdens jaudu pietrūkst, bet nav ko gausties. Tas tāpat ir daudz interesantāk, kā cīnīties ar kritušiem kokiem. Un šireiz baigi labais pustiņš. Nu, nenoķērām to īsto līmeni. Es teiktu, ka nu jā, ir jau mazliet sūdības laika. Mēs vēl šobrīd esam bez mantām. Bet mēs vēlāk tad sanāk uzkrāmēsim vēl mantas, nu pēc kaut kādās pusstundas mums pievadīs mantas. Nu, tāda varētu būt arī bēdīgāks stāsts. Bet kamēr bēdīgais stāsts nav klāt, iespēja robežās jāizbauda tukšo laivu fenomens. Upe un tās apkārtni ļauj to darīt. Gandrīz visajās stāvajās ziemeļu nogāzēs stāvkrast atņirkuši savus ledus lāsteku zobus. Trakais skrējiens ir norimies. Tas bija labs posms. Tas jau izskatās pēc mākslīgi, ne? Vispār, par šiem darinājumiem uz mazās juglas vēlāk būs liels pārdoms, jo to būs daudz. Iestrēg. Viens no retajām klintīm, kuru nav nevienu uzrakstu. Un te no Edgaram taisnība. Mazās juglas krastos esošās klints vēl nav zaudējuši savu nevainību attiecībās ar cilvēkiem. Un tas ir jauks un reizē arī nedaudz netipisks skats. Upe šeit tek pa aptuveni 10 līdz 15 metrus dziļu gravu, kurā zemā marta saule nemaz tik bieži neiespīd, bet nevienmēr un visur. Nu, te es vairs neko nesaprotu. Ir. Te varētu tikpat labi ar acīm cietmaukt. Šodien nesolīja saule, un tāpēc arī tās saulēns ir kaut kur dziļpakaļā. Nu, esam tagad vietā, kur mēs savāksim savas mantas, piebāzīsim un brauksim tālāk. Un principā meklēsim nometni neaizbraucot līdz sundažiem, jo pēc tam tur tālāk būs slikti. Nu, mēģināsim. Uzreiz jūt. Es jau arī ar gadiem mazāks nepalieku. Tagad viss ir jādomā vēl bišķiņ laicīgāk kā bija. Vai šīten ir foršas krācītas. Šeit ir tik labs. Šīten es gribu. Es gribu šīten. O, ideāli. Mums ir aptuveni 40 minūtes laika atrast mūsu guļamvietu. Ja jums gribās redzēt klintis, kuras nav aprakstīts, tad droši brauciet uz šajien. Īstenībā man diezgan nezināju, ka ir kaut kādi atsegumi uz mazās juglas, bet godīgi sakot, es nezināju, ka viņi ir tik daudz šeit. Viņi nav lieli un tādi iespaidīgi, bet viņi ir forši maziņi, visu laiku ir. Un pats labākais, ka lielākoties vietās, kur krasti atsedas smilšakmens veidā, tās ir mierīgas straumes pavadītas. Ir iespējams šīs gleznainākās vietas atteisties. Interesanti, ka šīs visas klintis skaitās bez nosaukuma. Kaut šķiet, ka dažreiz būtu pelnījuši kādu vietvārdu. Upe turpina būt laba, un nogurums kaut kur paslaucīt zem deķa. Vienīgais, kas mums upes meditāciju spēja pabojāt, ir strauji tuvojošais vakars, un jāsāk steidzami meklēt nometnes vietu. Iespējams, ka te būs mūsu nometne. Tikko šito vietu izbrāķējām,
Mums ir aptuveni 15 minūtes laika atrast vietu, kur mēs varētu uztaisīt nometnes vietu. Rēķini ir 8. marts, un principā marta sākums. Un 6 jau paliek tumšs, un mums vajadzētu 5 vismaz nobāzēties, lai var atrast malku un visas pārējās lietas. Jebkurā gadījumā uz upes jau nepaliksim par nakti. Viena no retajām mazajām krācītēm, kurā neuzduramies uz akmeņiem. Mums šķiet, ka mēs kaut ko līdzīgu vietai, kur varētu apmesties, atradām. Šis ir upes labākais posms, pilnīgi noteikti. Tas, ka mēs nenoķērām līmeni, mūsu problēma. Interesanti, ka upes labākais un sliktākais posms draudzīgi iekārtojas viens otram blakus. Mums ir aptuveni stundu laika, lai savākt malku, sataisīt nometni, visas lietas sadarīt, jo pēc stundas aptuveni sāks palikt tumšs. Pirmā diena galā nobraucām mēs 28 kilometrus. Labi, tagad diena ir īsāka, bet mēs tāpat 8 bijām laivās un ap 5 vakarā izkāpām ārā no laivām. Tās ir 9 stundas. 9 stundās 28 kilometri, tātad 3 kilometri stundā. Sākums jau iebremzēja bišķiņ. Tur tā strauja mazāka bija un tie apnesieni daudzie. Bet... Tie kilometri tik lēni vācās. Tas bija labi. Ļoti iespējams, ka pie vainas ir tas, ka tas līmenis jau tomēr ir zems. Parasti mēs kaut kā trāpām bišķiņ labākos līmeņos un tad tās straumes nes. Tagad bija jākašā pašiem. Tā dienas pirmā puse bija pelēka, ne tur saules bija, ne tur kaut kāda baigā kaifa no tās laivošanas, baigi garlaicīgi. Mēs, principā, pēdējos kaut kādus 10 kilometros 2 reizes mēs izkāpām ārā. Tev ir piebilstams kaut kas par to foršo posmu, kas bija? Pēc tā aizsprostā, respektīvi, upe vienkārši atvērās. Es no mazās ugles personīgi neko tādu negaidīju, pats pirmo reizi braucu. Vienīgais līmenis, mūsu līmenis mums ir pēdējais un gandrīz pa zemu. Es jau praktiski, man liekas, kāds 2 krātas izbrauc, ka es tur nepaķēru akmeņus, kas bija. Vēl mūsu aklie posmi, kur bez brillēm brauc. Jā, tas arī. Bet tā mūsu pašvainē. Šitais posms ir rītīgi labs, un es zinu, ka viņš iesīs mazliet suntažiem, un varbūt mazliet vēl. Es arī neesmu nekad braucis mazo juglu, tāpēc es nezinu. Es zināju, ka viņi ir pēc būtības forša upe, tāpēc es bišķiņ bija tikai saskums tajā dienas pirmajā pusē, jo man kaut kā pēc savām iedomām bija saprast, ka tas viss pasākums foršais sākās tā kā augstāk. Klintiņas bija. Jā, par to es ļoti pārsteigts biju, ka... No rīta es vispār šobrīd es esmu mazliet tā kā vīlies vai kā, ka mēs šodien esam tik maz nobraukuši. Es esmu baigi piesardzīgs, tāpēc es šodien neko nesaku, cik mēs rītdien nobrauksim. Mēs vienkārši brauksim un kā būs, tā būs. Jo rītdien vēl būs pakrities ūdens līmenis un iespējams mēs vispār uzkārsimies brīžiem. Šobrīd mēs vēl tās visas lielāko daļu krātas izbraucām ar tukšām laivām. Mēs tikai beigās piekrāmējām mantām. Tagad mums vēl ir visas mantas. Labi. Tiekamies rīt no rīta un leksim laivās tad un domāsim, kas un kā. Labrīt, ir kaut kādi 6:30 no rīta. Mēs jau kādu laiciņu jau te plosamies, gulējām, ok. Tāds caurais miegs jau ir bišķiņ. Paskatījāmies, ūdens līmenis ir nokrities pie kaut kādi 2 centimetri. Tā kā tas vēl ir ok. Vēl braucams. Visas rīta darbības, un tad jau lecam laivās un laižam. Kaut ko te daudz mežā sēdēt, jābrauc tālāk. Esam gatavi turpināt ceļu. Ir kaut kādi bez 28 no rīta. Mums kaut kādi 5 km līdz Suntažiem. Pēc 3 kilometriem būs mums dzelzceļa tilts. Pēc nometnes vietas upe tāda klusa un mierīga. Bet bišķiņ stingzīts ir. Zem mīnus, kaut kur zem nulīts ir. Šitais gan ir viens no lielākajiem stūķiem, ko es esmu redzējis. Var tikai iedomāties, ja nebūtu šis koku senesums, kāda kubatūra koku būtu izkaisīt tālākajos kilometros. Varbūt pat labi, ka tas te ir. Pūdumi riktīgi visur, tur stabils pār. Šitais bija līdz šim lielākais senesums. Un aiziet uzreiz upē straumi ir pēc šitā senesuma. Bet te izskatās diezgan sūdīgi. Ja zinātu, ka tur var pārlekt,
Bet tur straumi diezgan liela. Dod virsū. Krācīts, un tā akmeņainā mazā jugla ir tā kā pazudusi, bet forši straumīti. Tāpat diezgan labi šeit, un laiva iet uz priekšu, ātrums diezgan labs ir. No rīta tā, lai iekustētos tieši laikā. Šitam īzi. Bijušais dzelzceļa tilts. Šodien būsim kaut kāds aptuveni 3,5 kilometrus nobraukuši. Priekšā ir kaut kas baigas dullais. Edgar, brauksi? Nē. Braukiet maz. Bišķi pa stāvu tas kritums ir. Mēs tur drīzāk ar to savu purnu tur dūņās iedursimies. Labi, dūņas tur nav. Nu neko, kaut kur jāstiepj apkārt. Tas ir burtiski šireiz, te ir 50 metrus aiz dzelzceļa bijušā tilta. Bet te var labajā pusītē smuki piebraukt. Tur nav jāmēģina kaut kur kalnā rāpties. Nu, ja daudz laivas ir, tad gan vajag bišķi uzmanīgāk. Pēc aptuveni 1,5 kilometra būs Suntažu tilts. Mazā oļu krācīta. Jā, pēc dzelzceļa atkal. Upe mazliet atdzīvojās. Suntaža estrāde. Un tūlīt būs arī tilts. Lūk, arī Suntaža jaunais tilts. Tātad šodien mēs esam nobraukuši 5 kilometrus aptuveni. Bet principā no Diedziņa tiltu līdz Suntažiem šitais gabals ir baigi labais. Un te jau smuki aiziet. Labs kritums. Maz ūdens. Iestājas neliels atslābums, jo turpmākajiem kilometriem vajadzētu būt mierīgākiem. Upe ir kļuvusi daudz platāk, kas diezgan droši liek domāt, ka izkāpšana no laivas samazināsies līdz minimumam. Nu, un tagad mums ir lielais plēsiens līdz nākošajam tiltam 13 kilometri. Praktiski bez tādām, bez jebkādiem orientieriem. Principā pēc tās Suntaža krāces, kas ir pie tiltiem, tad šeit arī principā tā upe tāda arī ir. Un tajos 13 kilometros tur nokrīt pa kaut kādiem 8 metriem. Tas nozīmē, ka tas kritums ir kaut kur bišķiņ zem 1 metru. Milzīgi ozola augu šajās nogāzēs. Un kāds neliels krācīts vēl ir. Kaut arī pieredzējušiem pavasara laivotājiem vai straujūdens mīļotājiem posms pēc Suntažiem var neizrādīt nekādu pārāko sajūsmu, kopējā kompozīcijā ar iepriekš nobraukto mums šķiet tieši laikā. Šī pa brītiņiem vēl ir kāda krācīta. Nav tā, ka upe ir apstājusies. Un dažviet gadās pat tīri interesantas vietas, bet kopumā posms viegli braucams bez ievērojumiem šķēršļiem. Es pat gribētu teikt, ka vispār bez šķēršļiem. Un ja vien laivā neaizmiedz vai totāli kaut kur nenotizlojies, visam vajadzētu būt kārtībā. Pilnīgi noteikti posms, kurā var ņemt līdz vecos klases biedrus un attālākus radus. Šeit attiecības būs grūti sabojāt. Kilometri te vācās diezgan labi, un mums šodien vajadzētu tikt pēc iespējas tālāk, jo rītdienas laivošanas laiks mums būs ļoti limitēts. Jākojas pirmos 6 kilometrus aiz Suntažiem ir baigi lēnā tā upe. Pēc tam atkal sāk parādīties straumīgi. Tāds relaksējošs posmiņš tieši laikā. Jā, varbūt pilnai laimē prasītos, lai uzspīd saulīt, jo visu laiku turās pavisam neliels mīnusiņš. Un kaut kādā brīdī sāk piezakties doma, ka reizēm šķēršļi nav sliktākais upē, kas var būt, jo tādā veidā tu vari izkustināt visas ķermeņa daļas un atgūt siltumu kaulos. Mazā jugla nedaudz pamainījās. Izgāja pļavās. Man liekas, pirmo reizi tik izteikti pa pļavām iet. Tuvojamies juglas tiltam šitajā posmā. Tie 8 metri kritumi, kas ir, tie ir uz kaut kādām, 10, aptuveni straujtecēm. Pārējā laikā tie tās vairāk vai mazāk stāvošas ūdens.
Droši vien tās, ka tikai tas kritums tajā straujticēs, tas nepalīdz tādam kopējam ātrumam, bet bišķiņ atdzīvina to laivošanu. Brīnumainā kārtā, bet upe kādu laiciņu turpina skriet. Tā kā mana prognoze par to, ka viņi tūlīt apstāsies, nepiepildījās. Juglas tilts. Būsim nobraukuši aptuveni 19 kilometrus. Tagad vajadzētu būt tā, ka upē atkal kritums mazliet palielinās. Uzkārta mazliet virs metra, varbūt 1,5 metrs uz kilometru. Kā jau teicu, posms ikvienam. Ja bail sākt uzreiz relatīvi sarežģītās krācēs un ir vēlme aprast ar straumi, laivu un citām lietām, Suntažs būs īstā vieta, no kurienes sākt. Lai gan pie tilti neliela krācīta, kā jau pie 90% Latvijas upju tiltiem, tomēr pēc tā posms iesākās diezgan lēni un gausi, bet tāds nebūs pārāk ilgi. Mieru. Manos pierakstos ir rakstīts, ka aptuveni 2,5 kilometrus pēc Juglas tilta upē sākas straujāks posms, 1 kilometru. Pagaidām tā upe tā kā gandrīz vai apstājusies. Diezgan ilgi nāk tas straujies posmiņš, par kur es tā sapņoju. Mūsu posmiņš, straujais kilometru garais, ir laikam klāt. Nekur arī saliņa. Es laikam arī par to liecinu, ka tā varētu būt. Šeit upes kritums palielinās gandrīz līdz 2 metriem uz kilometru, kas varbūt nešķiet nekas ļoti daudz, bet jāsaka, ka šeit veidojas diezgan interesants upes posms, kas no vienas puses nav bīstams ar mazām krācēm, jeb lielām straujtecēm, no otras puses šeit bieži vien krāces vidū parādās pa kādam lielākam akmenim, kas uztur mazliet laivošanas asumu. Par pakāpi grūtākā iepriekšējā posmā, kas ļaus ar attāliem radiem turpināt iesākto no Suntažiem, ja iepriekšējais posms būs bijis pārāk vienkāršs. Foršs posmiņš šitais. Varētu būt, ka no kāda pavasara vēl laiva te uznest, saplēst. Bišķiņ kājas nosalušas, mazliet jāpastaigā, un tad jau kāpsim atkal laivās. Šobrīd tas visgrūtākais ir tas, ka ārā ir augsts, viņš visu laiku ir mīnusiņā mazā. Kaut -2, -3 grādi. Viss te ir rekur uz brunča ledus, uz vestas viss, kas kaut kur uzkrītas, pārvēršās par ledu. Rokas visu laiku salst. It kā ir rokaini, bet tāpat. Tiklīdz mazliet tu nekusties, tā ir augsta, kājas arī salst. Kamerai baterijas vienkārši. Es līdz šim jau, mēs esam pusdienu nobraukuši, jau 4 baterijas nomainījis. Un man pat jāsāk uztraukties, vai man līdz ceļojuma beigām vispār pietiks elektrības šam visam pasākumam. Tā it kā laika apstākļi ir forši, bet visu laiku ir mazs mīnusiņš, visu laiku. Un reķi, mēs jau esam jau pusotru dienu tādā visu laiku ārā. Un mums vēl pusotru dienu priekšā ir. Pašā vieta tāda gaujas vaiba atcit. Šitajā vietā, kur tas koks sagāzums, tas ir tā kā aiziet sala upē. Man viņi ir atzīmēti kā kontrolpunkts. Tas nozīmē, mēs esam gandrīz 30 km nobraukuši šodien. Pēc kāda laiciņa būs atkal tāds straujāks posms. Atkal būs krācīts kilometru garumā. Šitajā vietā jau īstenībā mazā Jugla ir baigi platā upe. Līdz ar to arī vietām ļoti sekla, bet kaut kādā brīnumainā kārtā ar upes gultni nesazemējamies. Mums vēl ir aptuveni 3,5 stundas. Tas brīdis, ko mēs varam braukt, un tad ir jāmetās malā. Mums tajās 3,5 stundās ir plāns, ka mums vajag vismaz
20 km nobraukt. Problēma jau tā, ka šeit jau nav nemaz tik daudz vietas, kur apmesties. Un te viss ir diezgan apdzīvots un ar privātmājām. Bet nu brauksim, kapāsim. Šobrīd straumi labi un man liekas, ka tos 20 km mēs tur taču izspīdzināsim. Varbūt pat bišķi vairāk. Forši pat ar aci redzams tās kritums ir, lai labs. Šīm krācēm ūdens vēl ir pietiekami. Un te varbūt būs mazliet pamaz. Manis teiktie vārdi, ka šeit nav kur apmesties, attiecināms uz posmu, kurā plānojam palikt mēs, bet tieši šis burtiski labākais, respektīvi no Juglas līdz Turkalnei. Šajā posmā upē pieguļ daudziet Latvijas valsts meži. Arī nākošais, kas būs no Turkalnes līdz Vaidas tiltam, uzskatāms par labu esam. Bet pēc tam gan sāksies ziepes. Līdz ar to plānojiet cītīgi, lai nav jāguļ krūmos. Beigta meža cūka. Tāda labi vienmērīga strauma turpinās arī pēc tā posma, kur bija strauķis. Tas ir baigi labi, jo mums vajag tagad savākt kilometrus. Diemžēl mums nav laiks uzkāpt uz gatu torniņu. Esam jau pie Turkalnes. Kaut kad drīz jābūt tiltam. Turkalnes tilts. Šodien esam nobraukuši 34 kilometrus. Vispār diezgan foršs upes nogrieznis, kura sarežģītība attiecībā uz iepriekšējo posmu nedaudz pieaug. Nedaudz prasīgāks uz ūdeni, bet tikai nedaudz. Brauc tīģeri. Pēc Turkalnes tilts tā upe ir tā kā principā lielākoties ir mierīgi, izņemot kaut kādas atsevišķas tādas strauķicītes. Bet tajā pašā brīdī nevarētu teikt, ka tā strauma nav. Viņa nav arī nekāda izcilā, bet vēl upe kustās uz priekšu. Īstenībā būs vēl arī uz priekšu strauķicis. Nav tā, ka te viss tagad ir kaut kāds kataklizma notikusi un vairs upe nekustēsies. Šeit šobrīd vēl ir laba strauma. Un cik, ja var ticēt augstuma līknēm, tad būs vēl viens tāds labāks posmiņš. Aiziet vienīgi, tur priekšā koks ir baigais. Tur izsās, ka būs braucams, laižam iekšā. Pa kreiso malu izsās, ka varēs. ...37 km aiz muguras. Nu, tagad atkal sāksies tāds posmiņš, kas varētu būt bišķi jautrāks. Līdz šim šo posmu grūti kaut kā noraksturot un ielikt kaut kādā rāmī, jo te ar nesaprotamu regularitāti ir viss iespējamais, izņemot būtiskus šķēršļus upē. Teikt, vispār ir tāds vairāk tādas īsas, bet diezgan jaudīgas krāces. Un te tāds ritms tāds arī principā saglabājās. Ir šī tāda īsa krācīta, bet salīdzinot tādu foršu jautru. Tad kaut kādi pārsimts metrus ir mierīgs. Atkal krācīta, atkal mierīgs. Lūk, absolūtā mierīgā daļa. Šis izmā tāds posms, kurā var diezgan labi atrast vietu sev nometnē. Mums gan nesakrīt pēc mūsu plāniem šo vietu, bet jāreikinās ar to, ka uz mazās Juglas nav nemaz tik daudz tās vietas, kur var apmesties. Un tad bieži vien ir vienkārši jāķer, kur var, tur ir jāliekās nost. Jo mazā Jugla ir ļoti apdzīvota. Izņemot pašu sākumu traukšā. Vispārējais jau tuvāk Rīgai ir baigi apdzīvots. Un tur jādomā laicīgi par šitām lietām. Jo tādas ūdens turistu apmetnes vietas šeit mums nav. Pēc ilgākiem laikiem ir atkal kaut kādi. Bet jau visās diezgan kā apsies aiziet uz leju, ne? Bet tad viss sekls. Forši pēc ilgiem laikiem tāda bišķi garāka krācīta. Sen jau nebija bijis. Te akmens. Nākošā krācīta. Tur priekšā tieši akmens ir, jā?
Pirmie tādi nopietnie dolomīta atsegumi. Te jau gandrīz vai izskatās, ka katra māja, kurai te nav slinkums, uzbūvē visu upes garumā tādu tā kā mazu dambīti. Ja viss ir pareizi, kā man liekas, tad mēs esam pie vienas salas upē, kur mēs esam tagad nobraukuši 43 kilometrus. Man ir pierakstīts, ka viņi jābrauc pa kreiso krastu. Un, kas man vēl interesanti, ka ir pierakstīts, kad nākošos 2 kilometros upe nokritīs pa 8 metriem. Bišķiņ bažas par to, vai mēs vispār nepakārsimies. No otras puses baigies prieks, jo izsās, ka būs ļoti interesants posms. Pagaidām vēl diezgan veiksmīgi. Upe tiešām ir plata, sekla un akmeņaina. Tas neļauj līdz galam izbaudīt esošo posmu, bet melot, ja teikt, ka tas nav braucams pie šā līmeņa. Pats galvenais, ka te izskatās tā, ka arī pie liela ūdens te baigā nekāda bīstamība nebūtu. Ja tas vispār ir mazai juglai raksturīgi. Nu, tās mazās juglas krātas mums nav pārāk bīstamas. Pat spītējot zemajam līmenim, laikam jāsaka, ka šīs ir labākās mazās juglas krātas. Nejaukt ar sarežģītākajām. Pie tam tās ir aptuveni 2 km garumā, kas ir ļoti respektējams garums priekš Latvijas upēm. Smuki slīdam cauri, smuki. Jā, gribētos, lai ūdens ir vairāk, bet krāču potenciāls visdrīzāk nemainās, ja vien mēs nerunājam par kaut kādiem mega ūdens līmeņiem. Man ir rakstīts, ka šīs iespējams ir tehniski sarežģītākais posms. Pašlaik tā galīgi nevarētu teikt. Kāpēc sarežģīts? Tāpēc, ka ļoti daudz šeit mazas saliņas veidojās. Un tad no tās kartas augšā nevarēja saprast, kā var ticēt, kam ne. Bet fantastiski vieta. O, priekšā labais būs. Šireiz ir labais. Šitie līdz šim bija lielākie viļņi. Un te tāda tā kā dolomīta trepa veidojama. Šito mazo līmeni ir tūslīt izbraucams. Vēl nekas nav beidzies, viss turpinās. Šī vieta būtu uzskatām par straujāko visas mazās juglas garumā, un tas pats attiecās uz maksimālo kritumu. 4 metrus kilometri vienmēr garantē jautrību. Nosacīti, bet šīs ir vienkāršas krātas, un tikpat nosacīti viņas nav bīstams. Upe šajā vietā ir plata, tas nozīmē, ka praktiski vienmēr te būs sekli, kas apgāšanās gadījumā dod lielāku iespēju izķemproties krastā pirmkārt vienā gabalā, otrkārt pašu spēkiem un varbūt pat ar visām mantām. Vēl būs priekšā mazas krātas. Bet tāpēc pret šo vietu nevajadzētu izturēties viegliprātīgi, jo plata upe var nozīmēt arī diezgan ilgu izkļūšanu no tās ledainajiem ūdeņiem. Bet ja nu ir sanācis noķert vasaras lietavas, tad variet tik gāzties uz katra stūri, ja tāda vēlme. Bet tā taču nav laivošanas būtība, vai ne? Un šīs bija tādas reāli pirmās reizes, kad brūnces notiek. Vaidas tilts. Būsim nobraukuši kaut kādas 45 km. Nu, un pēc šejienes laikam tā upa atkal palicis mierīgāk, bet šītais bija vienkārši labs posms. Lai arī es minēju, ka krātas ir salīdzinoši vienkāršas, šo posmu negribētu ieteikt iesācējiem. Šeit, lai brauc jau mazliet rūdījumu guvuši ļaudis. Mēs ceram, ka mums izdosies tikt cauri. Mēs noriskējām un iebraukt atakā, kas ir nepārredzama. Tad izskatās, ka šeit cilvēki rūpējās. Te viss ir izvākts. Vispār vajadzētu būt pēc Vaidas tilta. Upe nomierinās. Iespējams, ka šī bija pēdējā krācība. Un izskatās, ka te arī
Mūsu prieki beidzās. Mums vairs nav baigi tālu palicis līdz Tīnožu tiltam. Un kaut kāda baigā skaņa priekšā. Kārtējā māja ir uztaisījusi savu mazo dambīgu. Es nezinu, cik tas ir legāli, ka šitā te uztaisa. Gaidām, upe vēl labi skrien. Mans sapnis par to, ka upe līdz Tīnožiem skries, acīm redzot nepastāvīsies. Tā pie Tīnožiem ir miljonus salu. Pēc labākās patiks maldīties. Un gandrīz viss tās sejas ir puslīdz normāli braucams. Līdz jau esam pie Tīnožu tilta. Forši pie pašiem Tīnožiem atkal višķiņ sākās straumīt upē. Tā, Tīnožu gājēji tilts. Un te ir krāts, kur nevar saprast, braucam vai nav. Chill! Nu, tagad pēc Tīnožiem gan mazā jugla sāk, tā diezgan stāties. Tagad jau uz nākošiem 5,6 kilometriem tur ir 3,5 metra kritums kopējais. Upe vēl mazliet paskatās maz brītiņu, cik var tālu redzēt. Tāds straumīt vēl pavisam maz brītiņu būs. Patiesībā nav tik traki, vēl kaut kādi. Esam no Tīnožu tilta kaut kādi puskilometru nobraukuši un upe vēl skrien. Atkal mājas veidots aizsprosts. Es uz nevienas citas neesmu redzējis tik daudz šo veidojumu kā uz mazās juglas. Nopietni tuvu pie 10 varētu būt, ka viņi jau bijuši tādi grupas. Es tik teikt pamanīju, ka man ir pierakstos rakstīts, ka tās strāvekļus sakot pusotru kilometru aiz Tīnožiem turpinās. Nu jau gan laikam viss. Mums šobrīd ir viena tāda problēma. Mums jāsāk meklēt, kur apmesties. Bet uz priekšu braukt mēs īsti nevaram. Šeit palikt ir slikti. Domāsim, ka pēc pusotras stundas sāks ar tumšu. Mēs it kā atradām nometnes vietu krūmos. Šis upes nogrieznis aiz Vaidas tilta līdz nometnei ir tāds atmetiens atpakaļ uz Suntažu un Juglas posmu. Bet tas nav nekas slikts, izņemot to, ka te nav kur uzcelt nometni. Uz visām pusēm aptuveni 100 metru attālumā ir privāta mājas. Bet mums īsti nav varianti. Mēs sapratām, ka līdz nākošajam, puslīdz normālam mežam mēs neaizbrauksim. Un ka šie krūmi ir labāki par tiem, kas mums vēl būs uz priekšu. Dziļā sajūsmā neesmu, bet kā ir tā ir. Galvenais, lai nenāk šķiet te no mājām kāds mūs te klopēt pa nakti. Mūsu krūmu nometne. Jā, ir krūmos, bet beigās tikai jau visu savācām, visu tā. Un mums ir kvalitatīva malka, kaut kas ozola veidīgs trāpījies. Un Iekārtosimies kārtīgi, būs pavisam mājīgi. Bet viss, tagad esam kaut kādas 3,5 kilometrus aiz Tīnožiem, vai ne? Kaut kas tāds varētu būt. Jā. Dekamies vēlāk. Viņš par ierakstīja iepriekšējo. Baigi dīvaini, mēs tikko visu izrunājām un izrādījās, ka neierakstījās nekas, un tagad atkal viss jāstāsta no sākuma. Labi, mēģināsim kaut kā līdzīgi. Esam 3 km aiz Tīnožiem, nobraucām šodien 50 km. 52, varbūt 53. Arī to varbūt noprecizējuši vēlāk. Šī upe man pārsteidz, es domāju, ka viņa būs garlaicīgāka, bet straujtecītas daudz pietiekoši un arī pietiekoši daudz garlaicīgie posmi. Bet, kas kuram ir garlaicīgs? Bet zin kā tie garlaicīgie posmi nav tā kā, pieņemsim, tā Jogrē, kad, pieņemsim, starp Meņģeli un Lēdmanu, ka tur 25 km kašā, tur, tā, ka, vispār tur nekā nav. Neskaitot liels koks, kas, ir īsumā forša lieta. Šeit ir tā, ka, ja tev iekrīt kaut kāds tāds garlaicīgais posms, viņš ir kaut kā 2-3 km. Un tad bieži vien ir tāds ritms, tev ir maza īsa straujtecīte, 500 metru dīķis
Atkal maz straujtecīt. Un tas it kā no vienas puses tā kā bišķiņ palīdz tomēr to, tādu saglabāt interesi par to upi. Ja jūs gribat braukt ļoti daudzām upēm Latvijā, ir tie niedru lauki un tā tālāk, šitai upē nav nevienā vietā. Labi, mēs no pašu sākuma nesākām, varbūt tur kaut kur ir, bet, es neticu, ka kāds no jums tur baigi tur mēģinās augstāk pa mums tur braukt to upi. Nav arī vajadzību, jo reāli tas tiešām tas tāds braucamais posms ir no Diedziņa tilta līdz Tīnūžu tiltam. Es domāju, ka tur tālāk nekādi tur dižie pārsteigumi tur nav gaidām. Mēs rīt redzēsim, bet es neticu, tas kritums ir tik niecīgs tur palicis, ka tur nevajadzētu būt nekam baigi prātīgam. Varbūt es kļūdos, un es ceru, ka varbūt es kļūdos un būs baigi forši un tā tālāk. Jā, čeksīt mums šoreiz nesanāks ielikt, tā, kad esam līdz finišam. Jā, man vienkārši rītdien jābūt noteiktā laikā mājās, un es arī tur baigi neskumšu par to. Es neskumšu par to, ka es nevarēšu, piemēram, tur pēdējos 10 kilometrus pa dīķi braukt. Ir tas viens foršais posms, lielais kritums, 2 kilometri. Tur ir visi gultni, principā. Tur nav lielie akmeņi, tur apakšā ir dolomīts. Un pēc būtības, ja ņem tikai tos 2 kilometrus, viņš ir labākais posms upē. 2 kilometrus vienkārši, es tā kā jampadracī iekšā. Bet man tomēr labāk patīk tas posms, kas bija tur no tā Diedziņu tilta līdz Suntažiem. Tas posms tādā ziņā viņš ir garāks un interesantāks. Mēs, protams, atkal šeit nevienu laivotāju neesam redzējuši, vienīgo saplēstu pūsli redzējām. Ja pieņemsim, ja brauc, tad ir ļoti, ļoti, ļoti jādomā līdzi, kur paliksiet pa nakti, cik jūs daudz pa dienu brauksiet. Latvijā ūdens turismu apmetnes vietas ir principā uz upēm, kur tikai vasarās arī var braukt. Uz upēm, kas ir principā braucams pie augstiem ūdens līmeņiem, nav iespējams atrast Latvijā apmetnes vietas, tāpēc vienmēr ir jābūt kaut kādai improvizācijai, kaut kādai sagatavošanai, kur tu paliksi un tā tālāk. Jo, ja nesagatavojies cilvēks aizbraukt tālāk, viņš būtu ieberzies un viņš līdz tumsai nesameklētu sev vietu, kur palikt. Mēs jau krūmos ielīdām, bet cik ilgi mums arī tas paņēma laiku, lai saprastu, ka mēs tālāk nevaram braukt, ka mums jāpaliek šeit. Nebija tā, ka te vienkārši kāpsim ārā un uztaisīsim nometni. Nē, mēs vienkārši sapratām pusotru stundu pirms tumsas iestāšanās, kad viss cauri, mums nav variantu. Mums ir jālien vienkārši krūmos un jāguļ. Labi, man liekas, bišķi jau aizvārījāmies, ne? Davai, čau. Līdz rītdienai. Bučiņās. Tā ir savādi tīra. Ir nedaudz pāri 6. Esam pierausušies augšā un taisīsimies dienai. Ja var ticēt tam, ko telefons saka, tad ārā šonakt bija -4 grādi. Mums visas dienas un visas naktis mēs principā pa tādu mazu mīnusiņu dzīvojamies. Ir mazliet izaicinoši, bet šodien izskatās, ka saule spīdēs. Taisīsimies un brauksim. Pametam krūmu nometni, laižam dzīvē, principā ar saulēktu. Ir 20 pāri 7. Mums tā doma ir nobraukt upes lejas tilts, ir tas mūsu finiša punkts noliktais. Līdz turienai ir nedaudz vairāk kā 20 km. Tā arī būs nesteidzīgā garā, traumas praktiski nav nekādas. Labi, šitās traujtecīt, bet uz priekšu jau tur var redzēt, ka tur doķis normāls. Šobrīd pilnīgs dīķis ir, bet tas ir loģiski, mums priekšā ir slūžas. Arī kartē ir vienkārši kā ar nosaukumu slūžas. Papēc stūri arī bija. Un te izskatās arī, ka kādreiz ir bijis tilts koka. Baigi dīvainais tas skats tā, ka īsti nevar pat saprast, kurā vietā tā slūža sākās. Labi, mēs netālosim varoņus. Līdz upes lejas tiltam 20 km. Un te parādās atkal tāda lielāka akmeņa. Parasti akmeņi ir tā kā labi vēstneši. Kāda akmeņa priekšā. Labais. Akmeņi ir lieli, bet man šajā visā upes skatā kaut kas neliek mieru. Te kaut kas nav kārtībā.
Es taču teicu, ka akmeņi ir reizneši kaut kam foršam. Maza straujticīt, bet tomēr sekla gan. Bet man ir aizdoma, kas man mazliet sāk kaut kādas lietas izskaidrot, ka baigi maz ūdens ir, un vai tik tās slūžas tur tālāk nenovada kaut kur to ūdeni pēc tam. Jūs jau droši vien nojaušat. Lūk, upes dabīgā gultne, kas iet 4,5 km garumā līdz Dobelnieka tiltam. Izrādās slūžas nozog pusi upes ūdeņu un pat taisnotos nogādā līdz iepriekš minētajam tiltam. Tas nozīmē, ka gandrīz 5 km mauksim pa Sušņaku. Tur vispār ir knapi. Uzkāros. Baigi maz ūdens. Un izsās, ka atkal mājas kaut kādas ir sev uztaisījušas peldēšanas vietu. Nu, brauksim atkal skrāpēt dibenu laivai. Šīs gan varētu būt jau tādas dabīgās, jo te ir apakšā dolomīti. Un te tāds tā kā dolomīti. Ja tu burtiski visu laiku var sataustīt raidi upes gultni. Mēs sākam kārties augšā. Vai, pacies. Labā ūdens līmenī te būtu forši šķirot. Būsim tikuši pie Dobelnieka gājēja tilta. Edgars arī palicis krācītā. Man liekas, kā ātrumu jau arī nevar uzņemt. Nu būs bišķiņ tā laiva plānāk padarījis. Tā jau forša vieta, tikai ellīgi sekla. Te viss apakšā ir dolomītās. Es nezinu, vai man laivas to piedos. Es jums tik samaloju, ka es teicu, ka pēc slūžām upe beidzās. Tā nebūtu nav. Un ļoti labi vēl tek. Tikai tas ūdens. Maz. Es izdomāju apstāties upes vidū, paskatīties apkārt dabu. Šeit patiesi varētu būt izcili labs posms straujūdens airēšanai, bet tā tas nav. Šeit vienkārši slūžas nedod pietiekami daudz ūdens. Es nezinu, kādā režīmā slūžas strādā. Ja kāds zina, padodiet ziņu. Es gribētu atgriezties, kad apstākļi ir daudz baudāmāki. Es arī nesaprotu, kāpēc ūdens ir tik maz. Upe ir kritumi, pietiekami augstiem krastiem, kas ir lielākoties dolomīti ieskauti. Te mierīgi varētu laist laivojam līmeni un nevienam nekāda skāda netika nodarīta. Labs uz acis redzams kritums, bet jāsaka tā, ka es nezinu, vai es baigi priecājos šobrīd jau vairs pa krācēm, jo ja šitā te ir jāstrīkās visu laiku, tad no tās krāces tur prieka maz ir. Šitai mēs diezgan labi izslīdējam cauri. Izskatās pēc kārtējā cilvēku darba. Jā. Mākslīgi radīts šitais. Un daži 10 metrus tālāk vēl viens. Un pēc dažiem 10 metru vēl viens. Šī nu gan beidzot ir dabīgāk krācīta. Jāsaka tā, es biju diezgan maz sagatavojies tam braucienam. Bet man likās, ka pēc tīmūžiem vairs upē nav ko darīt. Bet ir.
Ir ļoti labi. Ja ūdens šeit būtu pietiekamā daudzumā, tad šis dobelnieku aplis, sauksim to tā, būtu pilnīgi reāls pretendents uz top 3 posmu visā upes garumā. Pie tam mēs nemācamies pat no savām kļūdām. Atkal vecais saulesbrīļu stāsts. Saula normāli blīvi acīs. Es nebiju domājis, ka šodien mums jāredz dobelnieku tilts. Tātad mēs esam kādus 7 kilometrus aptuveni vērējuši. Un rekurs, tas ir tas iemesls no tām slūžām. Mums rekurs beidzot upē atdod ūdeni. Tātad man kaut kā tas šķujs bija pareizs. Es gan neticēju, tad domāju, kur tik ilgi var tas ūdens neatgriezties upē, gan jau kaut ko nogričīt. Bet beigās izrādījās, ka taisnība. Tas jau diezgan loģiski, ka kad upē atgriežās ūdens, tad sākās dīķis. Edgars laiž lejā pa krāci. Laižamies arī. Izskatījās easy peasy. Labs. Bija daudz vienkāršāk nekā likās. Kaut kā dīvaini šodien. It kā liekas, ka ir tāds stipri siltāks. Kaut gan uz laivas joprojām viss apledo. Airi, rekurte arī. Viss ar ledu ir. Laikam vienkārši būsim pieraduši pie tā, ka ārāk augsts. Bet saulīts bija. Tas ir forši. Tas ir forši. Gājēji tilts. Principā esam 10 kilometrus noērējuši šodien. Brīnumainā kārtā upe joprojām kustās. Mēs teikt, laikam esam pie saliniekiem, ja nemaldos. Man jāatvainojās par to, ka teicu, ka pēc tīnūžiem upe vairs neticēs. Tiešām ir kaitinoši, cik daudz reizes esmu teicis, ka šeit vairs nekas nebūs. Un visu laiku ir. Upe kaut kādā brīnumainā veidā praktiski bez ļoti maziem izņēmumiem tek jau kādus 70 kilometrus. Jā, mēs tuvojamies Rīgas apveceļam, un tur gan jau kas skaidrs un visiem labi zināms skats. Upe tur stāv uz vietas, un lielākoties cilvēki pēc šīs vietas izsaka savu vērtējumu par upi. Arī man bija vairāk piemēri, kad cilvēki jautāja, pa kur upi šoreiz? Es saku, pa Mazo Juglu. Tur taču nekā nav, dīķis pie apveceļa, neesi redzējis? Jāsaka, gan drīz vai, tad beidzot. Bet bija jau arī, kur vairs viņi varēja. Jo pirms kādu laiku jau bija palikuši tikai 13 metri upes kritumi. Kur tad viņi var nokristies? Šobrīd upe ir tāda, ka var atļauties pat uz viņas padzert tēju mazliet. Beidzot šitajā vietā viss Jugla ir apstājusies. Tāds pārsteigums nebija. Jā, man arī tas bija pārsteigums. Esam pie Rīgas apveceļa tilta. Un, jā, esam šodien nobraukuši gandrīz 20 kilometrus. Šī posma pirmā daļa varētu būt ar milzīgu pluszīmi, bet diemžēl ne šoreiz. Un tā kā otra posma daļa ir lēnākā līdz šim laivotā, tad kopumā posms drīzāk vērtējums ar mīnusa zīmi. Bet tāds varētu arī nebūt. Tas jau ir kosmos. Šitādi strauji taču šajā posmā. Upē izsās kaut kāda forša vietiņa. Šis arī izsās pēc kaut kāda mākslīga veidojuma. Visai patīkams pārsteigums. Es tiešām vairs neko nesaprotu. Upē atkal ir straumi. Jugla laikam nekad nebeidz tecēt. Ļoti forši. Teiks man viss patīk.
Es varu derēt, ka liela daļa no jums, tāpat kā es, nenojūt, ka Rīgas pakājē ir krāts 1 kilometru garumā. Un nepavisam ne tās sliktākās. Iespējams būtu jāpameklē, vai vēl kaut kas tik forši atrodas tuvumā mūsu galvaspilsētai. Tikai 9 km taisnā līnijā no Sievasmātes ap, come on, es tā saukšu par Rīgas krācēm. Te ir labas loģistikas iespējas, te var braukt un mācīt iesācējus, kā uzvesties pavasara straumē. Iespējams pat atrast kādu treniņu iespēju, tiesa sezonāli, bet tomēr. Pusstundas braucienā no pilsētas centra. Arī pieredzējušie te var paplosīties. Man nav ne jausmas par tām jūsu rodeo iespējām, bet brauciet un vērtējiet paši. Un godīgi sakot, tagad ir pirmā reize, kad priecājos, ka nepaspēju līdz galam sagatavoties braucienam, jo šis pārsteigums bija labs. Kad jums rāda, ka šitien jābrauc. Tas tik bija posmiņš labs. Tuvojamies bijušajam dzelzceļa tiltam. Tas nozīmē, ka mums principā ir palicis nobraukt nedaudz vairāk par 1 kilometru. Un mēs liksimies malā. Šo tiltu varētu Lūžņos nodot, ne? Upes lejas tilts ir klāt. Šī brauciena noslēdzošais posms bija tik labs un pārsteigumiem pilns, ka labāk nevarēja būt. Bet ar to arī mūsu šī pavasara ceļojums noslēdzās. Mēs esam aptuveni 10 km no pašām beigām, bet te mēs arī beigsim. Mūsu misija ir beigusies. Un man ir jāsaka, Jugla visu laiku tevi pārsteidz. Tad, kad jau liekas, ka viss ir cauri, kad, nav vairs nekāda varianta uz kaut ko cerēt no tās upes, viņa vēlreiz pārsteidz. Un es jau no tīnūžiem teicu, viss upe ir apstājusies, nekas nebūs. Un šek un rek un visu laiku, un pat beigās pie bezcerīgā Rīgas apveceļa. Vai stāv vēl uzmetās tādi krāču virknīti, ideāli. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamajos braucienos.